Tas man bērnībā, kad man bija 5 gadi, man to uzdāvināja. Man omīte atsēd vienkārši tev stāli. Tev tāds krūtais klausies, man bija tāds pavisam koka. Tās man arī bija kaut kas. Esiet sveicināti podkastā Jātnieka ceļš. Šajā podkastā mēs runājam visu par zirgiem, par zirgu labturību, kā arī brauc ciemos pie dažādiem cilvēkiem un intervē dažādus cilvēkus, kas savu dzīvi ir saistījuši ar zirgiem. Un šodien mums ir ļoti īpaša epizode, tāpēc, ka pirmā epizode, ko mēs iefilmējam mūsu stālī, un šodien pie manis atbrauks ciemos Maira. Sveika, Maira. Maira, vai tu varētu lūdzu nedaudz iepazīstināt par sevi? Man pirmkārt, Džuļeta, ir liels prieks, ka tu veido šādu raidījumu, kas saucās podkāsts. Es nezinu, kāpēc viņi saucās par podkāstiem, bet nosaukums ļoti interesants. Bet katrā ziņā formāts ir vienkārši ideāls priekš mūsu dienām. Jā, un paldies par ekskursiju, ko tu izvadīji savā stālītī. Tiešām ir ļoti, ļoti, es esmu pārsteigta, kad tas viss ir ar tādu skatu nākotnē. Un es esmu priecīga, ka cilvēki ar šo te tomēr sasaista savu nākotni ar zirgiem un ar to mūsu lietu. Paldies! Jā, paldies tev liels! Pa sevi, es domāju, mums būtu 3 podkāsti jātaisa, lai es izstāstītu visu savu dzīves ceļu. Kādā veidā es nonācu, pie šīs pieredzes milzīgās. Kā jau saka parasti, lai varētu saprast cilvēku, ir jāiekāp viņš ībās un jānodzīvo visa dzīve. Jā. Tikai tad tā īsti var saprast, jā. Tu trenē jauniešus vai zirgus trenē, vai tev ir savs stāvlis. Nedaudz kā pastāstīja cilvēki, kas tevi nezina, vienkārši ieskicē par to, ar ko tu nodarbojies. Jā, dzīves gaitā es esmu izvēlējusies šo ceļu, kas ir, nevis būvēt savu stāli, vadīt savu stāli, bet tomēr aptvert tādu lielāku interesantu skaitu, lai iemācītu to, ko es ar dzīves gaitā iemācījusies un atklātos lietas, kuras strādā, jo es esmu vairākus apstiprinājumus dzīvē guvusi, sagatavojot tos zirgus lielam sportam. Ja? Tas viss strādā, un es ļoti vēlējos nodot to cilvēkiem, kam tas ir, kas to vēlās. Jā, tāds tas mans mērķis bija. Pie kā es pieturos pagaidām. Un kā tu vispār sāki ar zirgiem nodarboties jaunībā, bērnībā? Ja no paša sākuma, no paša Jā, sākuma. no paša sākuma. Tad ir tā, jā, kad mēs ar māsu, mums bija, nezinu, kaut kāds tāds iedzimts, kaut kāds gēns, jo mums tēvs ir Moldavs. Un, nezinu, varbūt tur ir kaut kāda saistība, bet mēs ar tiem zirgiem kaut kur kolhozā, mums bija lauku mājas, es esmu dzimusi Lietuvas pierobežā pie Priekulas. Kurzeme. Jā, tie ir lauki, un tā ir pati Kurzeme, pats gals. Bet tur bija ļoti stipri tādi viensētas stipras, kur bija stipri saimnieki, kuri iekopa savas viensētas. Un kolhoz laikos vienkārši mūsu tajā vectēva īpašumā ienāca kolhoza zirgi. Tikai lielie, ne? Jā, darba zirgi, kas tika doti tā kā uz darbiem. Sienu vākt, vagot kaut kādus tur laukus un tā. Un tie zirgi visi tika ielikt mūsu tajā viensētā. Tad tas mans vecais tās, viņš viņus kopa. Bet es, protams, vēl nebiju tad piedzimusi, bet man to vienkārši stāstīja. Tā kā es interesējos par savām saknēm. Un tad pastāstīja man šo te stāstu. Var jau būt no tā arī ir kaut kas tajos gēnos, kaut kur, es nezinu. Bet mans tāds pirmais, kad es domāju, zirgs, tas ir vienkārši kaut kas tāds wow, bija tad, kad es sajūtu, viņa smaržu. Jā. Jo mūs uzsēdināja uz tā zirga, zirgs bija pastrādājis, un tagad viņi veda uz ganībām atpakaļ, un tā mūsu mazos bērnus, tur mūsu māsa sēdināja uz tā zirga mugurā un veda. Un tā smarža, un tā kustība, tā, kas tur apakšā vispār, tas viss, kas virmoja, vienkārši likās, tas ir kaut kas tāds. Un tā bija tā pirmā saskara ar zirgu. Un tad, protams, mēs savā fantāzijā sākām jau domāt, mēs pārvācāmies no laukiem jau uz pilsētu, tuvāk Rīgai. Mamma tur dabūja darbu, un tā mēs dzīvojam savā dzīvoklī, un man domās viens zirgs dzīvoja pagrabā,
un māsai dzīvoja uz balkona. Nu, tā mēs viņu tur kopā to zirgu. Tur sienu gādājām, un tur, nu, ko mēs zinājām, ko tam zirgam vajag. Pagaid nopietni? Nu, labi. Tas bija fantāzijās, protams. Okay. Bet no tās fantāzijas, redz, nu, kaut kā ņēma un viņas materializējās, ja? Un tad bija ļoti, nu, tāda tiešām izdevība. Mums, es dzīvoju Iecavā, mēs pārvācāmies uz Iecavu, Bauskas rajonas. Un tur bija stipra sporta sekcija, kurā bija ļoti tāda trenerīte, kas bija ļoti entuziastiska un ļoti, ļoti centās mums tajos bērnos iemācīt visu. Nu, tātad darba, to mīlestību un kā ar zirgiem apieties. Un viņa jau bija arī, nu, kā sportā daudz ko izcīnījusi. Viņu sauca Alda Šucane. Viņa ieguva kaut kādus gadus 5 atpakaļ mūsu par balvu mūža ieguldījumu jāšanas, nu, vispār zirgu tajā sportā. Nav jāšanas, jātnieku. Jātnieku sportā. Jā, droši var pielabot, es noteikti nerunāšu pareizam terminu. Daudz īstenībā nezinu to, ka nav tāds jāšana. Daudz saka jāšana, bet īstenībā jātnieku. Jā, jātnieku sports. Ok, mēģināšu labot. To daudzi nezinu vispār. Pat Dekatlonē rakstīts jāšanas sports uz tur augšā. Tas nav jau tāda vārda, jātnieku sports. Labi, bet nu, visi saprot laikam. Protams, visi saprot. Jā, nu tā. Un ja par to trenerīti mani pirmo, nu, viņa bija sasniegusi visu, ko varēja, gan iejādē, gan trīscīņā, gan, nu, padomu laiku. Tad bija populāri tā trīscīņa, ne? Jā, mums bija viena no stiprākajiem trīscīņniekiem Latvijā. Par tur mēs vēl nonāksim. Tas mans ceļš tur tā pamazām aizvedīs arī, kur es varēju pavērot, kā tiešām, nu, augsta līmeņa trīscīņnieki trenē savus zirgus. Tas arī bija interesanti. Nu, lūk, jā, Alda Šurcāne, viņa bija no burtniekiem. Viss tas pamats viņai bija burtniekos, bet viņa, laikam, bija izdomājusi, ka viņa grib pati savu veidot tādu sporta sekciju, un viņai bija tāda iespēja tur Iecavā Sovhozā Progress. Lūk. Tā kā tas bija zirgu stāvlīts, ja? Tas bija zirgu stāvlīts, kurā viņa attīstīja gan to zirgu to sastāvu, pati izvēlējās, ar ko viņa tur tā kā, nu, lecenās ķēves un veido to zirgu sastāvu, kas tiešām bija ļoti kvalitatīvs īstenībā, jo viņa, nu, arī tos aizsilniekus ņēma uz sezonu, teiksim, no tiem pašiem burtniekiem, vai vēl, nu, ļoti labi zirgi tika izaudzēti tajā sekcijā Progress. Nu, un arī, jā, tur arī tie mani pamati. Es saku, ne tikai jāšanā, bet vispār, visā tai, kā apieties ar zirgiem, kādu darbu viņi prasa, un kāda tā pašadeve ir no tā bērna tajā laikā, jo man bija 9 gadi, kad es tur sāku ar to nodarboties, jā. Un bija tā, ka pirmkārt jau tas stāvs no mājas atradās vismaz 3 kilometri. Ļoti tuvu. 3 kilometri. Jā, bet ja katru dienu tas jāveic ar kājām. Nu ar kājām. Jā, jo, nu labi, vēl transporta līdzeklis bija ritenis. No ritenis, jā. Jā, bet tādu mašīnu jau, kur tad vecākiem jau nebija ne mašīnas nekā, un viņi neuzskatīja pa vajadzību mūs vadāt uz stāvu. Tā kā no mājas ārā un lūdzu, gribi ar zirgiem nodarboties, ej ar kājām. Nu jā, un tad bija pirmkārt jau tas ceļš, jā, 6 kilometri, tad tur papakaļ. 9 gados. Jā, un gan ziemā, gan vasarā. Oho. Jā, nu tur, un tas, kad nebija ne manēžas, nekā, bija tikai ārā laukums, apvidus apkārt, kur tu varēji, teiksim, ja laukums ir novīdīts, tad tu vari pābeļdārsu jāt, visādīgi, un tā mēs arī tos zirdziņus tur gatavojām, un sezonai bijām gatavi vienmēr. Es tur tajā, nu, teiksim, jāšanas sekcijā uztrenējos līdz 140 līmenim, piemēram. Jā. Un cik ilgu laiku posmu tas aizņēma vispār tajā laikā, kā tas bija? Jā, nu tas bija no 9 līdz 14 gadiem. 14 gados, jā, lecu to. Jūs 140. Labi, ja tā ņem, tad toreiz bija, nu, ja tas bija tāds interesants maršruts, ko es toreiz veicu, vienkārši es zinu, ka tas augstums tika veikts, un tad es te tā stāstu. Bet tas maršruts bija ļoti interesanti. Man bija zirgs. Viņš bija 1,77 m, es augumā biju kaut kādu 1,50 m, labi, jā. Un tad man tur uzsēdinājās tā zirga, vienkārši zināja, ka man bail nav, kad man ir drosme.
Nu, tad lec to maršrutu. Tur bija tas maršruts, izvēles maršruts, kur tev jāizvēlās pašam šķēršļi. Un tad tur dod punktus pa viņiem. Un tev minūtes laikā viņi ir jāveic. Nu, interesanti, dažādi maršruti bija kādi. Kur notika tas sacensības? Tas bija tieši konkrētie mači notika Princī. Jā, tur notika ļoti daudz sacensības pavasaru. Ļoti interesantas sacensības vairāk dienu garumā. Nu, daudz vietās, daudz kolhozos rīkoja. Jā, tur katrs sevi cienošs kolhos gribēja sporta sekciju jāšanas sportā. Tāpēc, kurš tad savu iespēju robežās atkarīgs bija no tā trenera, kas to visu tur vadīja. Pat cik mums bija tas progress un Aldiņa mums ļoti, ļoti paveicās, tāpēc viņas divus sporta meistarus uztrenēja viņas laikā. Un es vēl kā trešais, bet tas jau bija jau kad es pārgāju uz Grobiņas sporta skolu, bet... Kāds ir sporta meistars? Sporta meistars, tas ir tev tajā laikā ir 2 reizes jāveic maršruts 150 centimetriem. Pirmo reizi tev tu tā kā izlec, tev ir 4 sodpunkti varbūt, un tad tev ir jāapstiprina vēlreiz. Arī 4 vai 8 sodpunkti, un tad tu esi sporta meistars. Un tādi Aldiņa bija sagatavojusi 2 gabalus. Redzu, ka zirgiem arī bija jābūt atbilstošiem. Bet kā, ka tu biji tāda maza meitene, tu aizies to stāli, tu saki, tu gribi trenēties, tev tur deva un tu trenējies, vai tu piestrādāji tur stālī, palīdzēji kaut kādus darbus darīt? Nu, kādreiz tas viss notika pēc vienas schēmas. Tu atnāc, tev vecāki tev atved un saka, tad reku bērns grib trenēties pie jums. Tad treneris saka, tagad tāds un tāds plāns, rītā nākat. Mēnesī jūs jāsiet, reku, ir vēl bērni tādi paši, kas ir atnākuši. Mēs tur tā kā grupiņa bijām, un uz to vienu zirgu mums, negluži viņa, ne tā trenere, bet kāda, pieredzējis jātniec, viņš tur uzņēmās par mums šefību tajā dienā, viņš parāda, kā tur to zirgu jāsaglo. Pirmkārt, viņš jānoķer ir aplokā, kas ir kaut kādu kilometru tālu no tā staļa. Mēs gājām pēc zirga, likām viņiem tur tos apaušus, tur mēģinājām viņu atpazīt tajā barā, tur bija ļoti liels tas bars, kaut kā 50 zirgu. Viņš nevienmēr devās rokās tas zirgs, tur bija reizēm tāds cirks, kā mēs viņus tur mēģinājām noķert, bet, tā bija ļoti, ļoti interesanta tā dzīve. Un tad mēs kā bērni, ejam skatīties, kā tas notiek, ja zirgi pa gabalu ierauga, tur tāds bars tuvojās. Protams, ka viņiem visiem ausis liels, paceļ galvas, astes un još pa to aploku. Tad mēģina viņu tur kaut kā pielabināt beigās, jau viņi tur nomierinās. Un tad jau to jāatrod, kurš kaut kas īstais zirgs, bet atrod un noķer un ved uz to stāli. Un tad rāda, kā viņi tur tīra un seglo. Mums jāskatās. Un pēc tam mēs visi laukumā sēdējām maliņā un tad uz maiņām. Katrs pa 10 minūtēm. Jā, un pirmie pāris mēneši bija bez kāpšļiem viss. Ar segliem? Ar segliem, bet bez kāpšļiem, jā. Tur riksīši līdz lēkšiem mēs vēl tur tālu vēl bija, bet, riksīši bez kāpšļiem. Tātad jāiemācās bija atviegloties bez kāpšļiem. Jā, un tad mēs tādu bišķi jau palikām tā kā dadzīši vairāk, jau nekritām no tiem zirgiem nost. Pa 10 minūtēm, ne? Jā, katram 10 minūtes. Mēs kā 5 bērniņi tur sēdējām malā, gaidījām savu kārtu, bet nepacietīgi. Jā, tie pirmie mēneši. Pēc tam jau mums deva katram savu, pārsvarā kumeļmātes. Viņas bija mierīgas, nebija motivācija kaut kur joņot kaut kur. Vairāk bija tas, kad viņas apstājās laukuma vidū un tie bērni grib nākt ēst tie kumeliņi un tad viņas stāv vienkārši, mēs viņas nevarējām no vietas izkustināt. Tas bija tāds vienīgais, bet kamēr viņas kaut bija tādas, nebija noskrējušās, tad mēs ar viņām varējām tur riksīšos pajāt un tā. Bet visu darījām viens aiz otru maiņā. Nekad nejājām, mēs tā pa laukumu tur katrs, nē. Cik zirgi bija uz laukuma viens? Uz laukuma bija kādi tās 4 kumeļmātes vai 5, un mēs jājām tādā maiņā viens aiz otru. Tikai tādā, mēs nevarējām klīst pa to laukumu, tā kā vispārēji lielai jātnieki, jānostājas maiņā. Un kaut kāda tur 2 zirgu korpusi starp tām ķēvēm, viņas tur neiesper. Un tad tādā veidā bija jāmēģina norikšot un nolēkšot. Katrai tā ķēvē viņai jau savu gaitu. Un mums tur bija tie, kas pirmais, tam jau viegli. Tie, kas tie pēdējie, tur rikšos vēl nekas. Kā tu pacēl lēkšos, tā viens
viens aizauļo, astē otram, tad tas spēr, šitas atkal raujās kaut kur nost, tur tāds hāls iestājās. Bet vienalga, kaut kur vasaras beigās mēs iemācījāmies, teiksim, turēties tai maiņā, viens aiz otru, jau mēģinājām aprēķināt, cik man vajag tai lielai ķēvē, lai es viņu dabūtu lēkšos, bet lai viņi nerikšo, bet lēkšo. Nu tā, iemācījām daudz lietas īstenībā ar šo. Lūk, un tad nāca pa ziemu, protams. Ziemā bija grūti. Ziemā augsts, tāda ziemas pārsvarā bija tāds, kā šogad mums bija janvārs februārs. Jā, tāds bija parasti normāls ziemas, sākot jau no decembra un beidzot ar martu. Ja. Un tad tur tos 4 mēnešus mēģina izdzīvot, bet arī... Bet jā, nebija problēmas nekādas. Jā, katru dienu no skolas, mājās un uz treniņu. Vakars jau vēlas, tur 8, tas bija, parasti mēs kaut kādos, no 6 līdz 7 tajā laikā mēs centāmies iet no stāļa ārā jau, bet tad mēs visi barā, jo tur bija caur mežu jau, caur parku, jā, mums vajadzēja arī bariņā, tāpēc, lai nav bail tur. Bija jau bērns, mēs vienu paši gājām, un tad es tā uz zvaigznēm skatos un neskatos nemaz uz ceļu, tā, palīdziet man tik no tā meža mājās, tā viens pats tajā naktī. Jā, bet, tātad augstums viss, nekas vēl nebija. Baigā motivācija tev bija? Jā, kaut kāda pašmotivācija, vienkārši nenormāla, es nezinu, kas tas tāds ir. Jo tāpēc, ka to visu izturēt bez tādas iekšējas pašmotivācijas, tas nebūtu iespējams, jo tie apstākļi bija ļoti, ļoti tādi skarbi. Izklausās, man pat skarbi izklausās. Jā, ļoti skarbi, bet, tātad trenējies, jā, katru gadiņu, tad tur ziemā tie zirgi ir ļoti šerpi, tāpēc, kad viņiem augsts, un viņi tev met zemē, tu visu laiku tur pa to sniegu vaļājies tā, ka visu laiku. Un ja ne tu, tad visi tādi draugi tur, jo tur parasti, kaut kādi 10 zirgi, jā, jau tā strīpā, tur tur viss pa zemē, jā. Bet neko sniegā, kas tur uzkāpa apakaļ, jāj tālāk. Jā, jā, protams, visi tie darbi, tie staļa darbi. Tā kā pēc treniņa vai pirms treniņa vai kā? Kā kuru reizi, jo skola bija tad vairāk tā kā pēc, izjājām tos zirgus, kamēr gaišs, un tad pēc tam vakarā tur stāles lauki, tur baro zirgus un sieniņu dod, un ved sienu no šķūņa. Tad bija tā, ka mums bija jāiemācās jūgt. Jūgt ar visu loku tur un sadulku. Tos pašus zirgus arī? Vai cik tur? Bija tur tādi, jā, tiešām universālie zirgi, kur leca 130, man māsai, piemēram, un pēc tam gāja vagu ar kartupeļus vagot, tur atnāk tādu večiņu, viņai vajag zirgu, ar ko izvagot kartupeļus. Tad to zirgu paņem, nosaglo, viņš tur bišķi apūšās, tikko viņš ir izlecis maršruts. Iejūdz viņa tais ratos, aizbrauc večiņu tur un arklā iekšā un vago kartu. Bet veselīgiem netagad zirgam to muguru trenēt? Protams, bet tur tāda, nervu sistēma vajadzēja labi, lai, tagad mums ir diezgan ilgs arklā, lai viņš tur vago kartupeļus. Jā, un tad visa tā dzīve, vasarā jau vispār taču pa stāli viens. Jā. Tā nebija tāda diena, kad tu neesi stālī no rīta līdz vakaram. Tur bija aploku labošanas un tur kaut kādus jaundzirciņus jau mēģinājām ar viņiem tur komunicēt tai barā. Es brīnos, ka mēs tur visi veseli palikām, jo tas... viņi tak tomēr, tur barst, jā, un mēs tur pa vidu kaut kur, un tie zirgiem jau dzīvi interesi par to cilvēku, viņam kaut kas garšīgs, kaut kas, Dievs, kā mēs tur izdzīvojam, nezinu. Bet, lūk, un sapazinām visu to viņu mentalitāti tiem zirgiem, un visu to viņu, kā saka, tās personības, kāda viņi ir un kāda viņi var būt, un tas ļoti palīdz. Man jau patīk vērot viņus ļoti. Es visu procesu, kas notiek ar tiem zirgiem, ļoti vēroju. Un tādā veidā, laikam arī, tu viņus tā iepazīsti, kad viņi tev tā kā tādi atvērts grāmatas palielam. Jau pēc tam vēlāk. Tad jā, kad es sāku stāstīt par to maršrutu, ko es tur lecu, tur bija tāds interesants maršrutiņš, kurš bija jāizvēlās tieši šķēršļi. Mēs, protams, trenerī tādu, labi, izlecu 140, tur bija kaut kāds 120 izlekusi, kā kaut kas nebija labi tur laikam. Bet, labi, lec to 140, jau atbraukot esam. Tas ir izvēles maršruts, tur var izvēlēties tos ne tos augstākos šķēršļus, tu to mazo vēl var pat 2 reizes lekt, ja tev izdodās viņi nenogāst. Un tad mēs tos mazos izvēlējāmies. Tie mazie kaut kā bija tādā virzienā, prom no mājām, un tas zirgs viņus negribēja lekt. Tie lielie visi bija uz māju pusi. Un es tā
to mazo tagad, ne, labi, ņemam pa ceļam to lielo. Jā. Un tas zirgs iet uz to lielo, tāpēc, ka tur ir izēja. Jā. Un viņš tāds ieņem kurs, labi, šķērslis pa ceļam mierīgi, es tur nepārlieku liels tāds 1,77 m zirgs. Es tur tāds maziņš augšais, es tur traucēju neko, un tiek uzdevums bija uzstūrēt virsū. Tad atkal tu tā tur pagriezies kaut kā, un beigās man nācās pārliekt visus tos lielos šķēršļus, tāpēc, ka viņi bija pa ceļam uz mājām. Un mēs to maršrutu vinējām. Jā, tāpēc, ka tur, es tiešām nezinu, kā tas tā, bet tas vienkārši man palika tā atmiņā, ka var arī tā. Jo kādreiz jau maršruti nebija tik tehniski. Tagad ir pilnīgi viss pamainījies, saistībā, teiksim, ar Eiropu un tā, ka, padomu laikos nebija tik tehniski maršruti. Viņi varbūt bija augsti un tie šķēršļi tur visādi tādi biedējoši, bet tehniski tādā ziņā, kā svaskas, kas skaitās, ja, kur ir jāskaita un jājūt, kā tos ielecis, kādā inercē, kādā tur, un tad tās jāplāno tās līnijas, lai tu varētu izdarīt to labāko. Un viss šis, ko mēs tagad mācāmies, ļoti, ļoti jau no paša sākuma, bērniem, ko es mācu, ir tieši šī tehnika, taktika, kā izlekt to maršrutu, lai tu viņu, lai tas zirgs var izdarīt savu darbu. Bet viņam nepatraucē. Lai tu vari viņam to labāko veidu, kā tu viņu pieved pie tā šķēršļa, lai viņam tas būtu tas labākais, kā viņš var tur viņu pārliekt, lai viņš nenogāst. Jo zirgs jau viņš tur paglāb bērnu, bet ja viņam apnīgi glābt, un tas bērns nesaprot, ko viņš tur dara, tad viņš vai sāk gāzt, vai viņš vienkārši apstājās tas zirgs. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mums ir tā, tie rezultāti reizēm, kad sākumā it kā iet, bet pēc tam vienkārši bērni nav iemācīti pietiekoši gudri, Tā kā tās kļūdas saprast, nav nesaprot vienkārši veidu, kā tehniskos maršrutus. Tur ir savs veids, sava skola, kā arī jāveic tehniski maršruti. Jo tie šķēršļi stāv vienkārši kaut kā tur viens aiz otru, tur kaut kur pēc pagriezieniem un tā, tad jau tas nav nekāda grūtā skola, bet ja tev ir daudz tās saucamās svaskas, kurās ir tie tempi pareizi, un cik tempos tev ir jāizjāja, lai tas zirgs varētu vislabāk, teiksim, to šķēršļu pārliekt. Jā, un saprast to zirgu, kam vajag saīsināt, kam paplašināt. Jā, viss šis, un tas ir tā gudrā jāšana. Bet kāpēc es tādā veidā varēju izlekt. Un arī no metru sākās, visi maršruti, Jā, zemāk nebija. Metru sāc, un tad jau pēc metra jau tas augstos. Jā, tur arī man bija visādi stāsti, tur visādi kā ar to lekšanu, ka tikko sāku lekt, ka arī tās ķēves, viņas tādas pieskrien pie tā krustiņa, tur no rikšiem, pieskrien, viņa apstājās, viņa tur, tad to krustiņu mēģina apostīt, pa kuriem viņa tur apkārt apiet vai kā, un tad mēs tur tam kājām tur kaut ko mēģina, viņa tāda, beigās tāda, labi, ja tev vajag, tad es lekšu. Es domāju, ka viņi jau viss jau viņi neleks, es jau tā kā atslāpst, un tagad iesim vēlreiz, un viņi izdomā lekt pēkšņi tajā brīdī, un tad tev uzsit augšā, un tu tur esi lejā. Protams, ka pirmie lecieni bija šādi. Bet pēc tam tu tā saproti, lai tev būtu tā gludāk tā lekšana, lai tu nekrist zemē, lai tu nesitā, lai tu jāieskrienos kārtī. Un tad tu ķēci, tu vari tur mēģini viņiem dabūt to inercijā, lai tad tas leciens tāds nedaudz plūstošāks sanāk. Tā mēs mēģinājām aizdomāties līdz tam, jo. Trenerīt neko tādu, mēs to paši tā kā... Nē, mums trenerīt trenēja, bet viņa neko mums tā baigi nedizēs, vecap to krustiņu. Un tad izdomāju paši, kā jūs varat tik pār nenokrītot, Mēs tad ar mēģinām, ja tās ķēs, viņas jau tu viņiem saka, ko grib, viņas jau tāpat neklaus. Bet ja tas gan tāds uzstājīgs un tāds, kareivīgs, kāds biju ļoti agrāk, es to ķēvi arī dabūju pār tam krustiņu. Tā, viņi tur vairs nedomāja lušņāt krustiņu vai ēst zāli pirms viņa. Tev iekšā bija tas, ka tu riktīgi gribi, un tas dzinols tev Tas ir tad viena no īpašībām, kas ir tam jātniekam topošam, ir ļoti, ļoti tā kā vajadzīgi tas kareivīgums. Bet, protams, trenerim jāspēj to kareivīgumu tā kā nedaudz dozēt, lai viņš nepāraug tādā, teiksim, pārlieku tādās statistiskās kaut kādās izpausmēs, kurās arī es esmu izgājis cauri. Tā liekas, ka, tur, visu māka tiem zirgiem. Nē, pirmkārt, tu esi mazs un nekāds, tam zirgam viņš ir liels, tad tev viņam gribās kaut kā parādīt, tad viņi tur kaut ko tur paņem, tur iekausti reizēm un tā, jo, tu esi redzējis reizēm, kā treneris to dara, kad tas zirgs neklaus, un tad tu mēģini pa savam, un tad, protams, nekas nesanāk, bet vienalga, un tad tur tāda šķautni parādās, kā tāda tā kā
bezjēdzīgais kareivīgums, kur tu to zirgu, tur viņi neko nevar izdarīt, nu, tu viņi mēģina vismaz. Jā, bet nu, tam ar visam iziet cauri un saprast, ka tas nestrādā. Un tie zirgi jau arī, kas te viņiem, viņi barā dzīvojot, ja, viņi tur hierarhiju savu veidojot, viņi taču viens otru tur tā iekaust. Ja. Tā kā viņiem tā bērna tā kaustīšana arī tur tā vienkārši. Viņš nākamreiz vienkārši aplokā tev nedodās rokās, un tu vari viņam skriet pakaļ pa tā aploku, grib. Tā. Jā. Un kāds tev bija vispār tavs pirmais zirgs? Kā tu tiki pēc savu pirmā zirga? Pirmais zirgs. Kur bija no tām ķēvēm? Bija tāda gavila. Tā bija laba ķēve, viņi skatījās labi. Un tu no tās sievietes nopirkt no tā? Pirkt viņu. Tas ir pavisam cits stāsts. Kādreiz nepirka zirgu. Zirgus sāka pirkt privāti tikai, kas tie pa gadiem, un tad, kad jau Padomju Savienība izjuka. Līdz tam nevienam privāto zirgu nebija vispār. Bija tikai sekciju zirgi, kuros tev treneris noteica, kurš būs tavs. Un tad es tā padomāju, man tā pirmā no šiem bija tā gavila. Bet tādu kā savu, kurš bija tā kā manā uzraudzībā, un tā, tas bija ērglis, kurš bija ļoti labdabīgs. Viņš bija milzīgs, bet viņš bija ļoti labdabīgs. Un viņš bija no tiem, uz kuriem parasti sēdināja vēl kādus 3 bērnus, lai dabūtu sporta klases. Kādreiz sporta klases, teiksim, metriņā tu dabūtu 3. sporta klases. Tad 1,10 m jāizlec, tu dabūnu 2. sporta klasi. Tad 1,20 m, tur ir tikai 3, ir 3, un tad jau nāk meistara kandidāts un meistars. Un man bija parasti tā, cik tas ir mans zirgs, es aizbraucu sacensībā, vienmēr lecu pirmā ar viņu. Un, protams, ka viņš uztais kaut kādas tur sliktas lietas. Tur vai nu aiziet garām tam šķērslim kādam briesmīgākam, vai nu kaut ko nogāž no tās stresa un tā. Tomēr, zirgs ir zirgs. Un, protams, tie pārējie bērni visi, kas lec ar to manu zirgu, viņi visi dabūna sporta klases, tāpēc, ka tas zirgs jau ir pielekts tam maršrutam. Viņš visas tās lietas ir sliktās uz mani izdarījis. Un es ilgi paliku bez 3. sporta klases, un man bija tik bēdīgi, jo tu nevarēji samainīt? Es nedošu savu zirgu citam pirmajam lekam. Jā. Lūk, tad tam visam bija sekas. Jā. Bet man jau nekas, es pirmo sporta klasi, ko es dabūju, bija 1. sporta klase, nevis 3. Tāpēc, ka es jau biju aiztrenējusies līdz tam līmenim, ka es lecu jau 130, un to man nemaz tā 3. nebija vēl, un 2. nebija. Es jau dabūju 1. tāpēc, kad jau tas bija kaut kā aizgājis tas sports, un bija, treneri bija saskatījis to talantu, un jau labākus zirgus deva, un tad tiešām bija iespēja lekt tos lielākus tādus augstumus. Jā. Un tad es dabūju to 1. sporta. Un pastāst par tiem saviem leģendāriem zirgiem. Monopolija, Reičela, un vēl tev bija 3. zirdziņš. Korviko. Jā. Jā. Tas atkal ir tātad ļoti, ļoti liels solis pēc tā visa, ko es tikko pastāstīju. Tāpēc, ka pa vidu, lai varētu, teiksim, sagatavot šos zirgus, kas bija Reičela, Monopolija un Korviko, tur ir, iziet ļoti, ļoti liela skola tieši kā, ar labiem treneriem. Es uzskatu viņus par ļoti labiem treneriem, jo mani no tās sporta sekcijas Progress aizsūtīja uz Grobiņas sporta skolu, kas bija jau kā sporta skola tieši jāšanas sportā. Mācījos es Grobiņas vidusskolā, bet sporta skola turpat blakā, netālu tur Grobiņā bija, un tur man aizsūtīja ar zirgiem visiem no sekcijas. Jā, tur bija tā, ka trenerīt vienkārši saskatīja to talantu, it kā, to, kad varētu tā kā, šis cilvēks varētu, teiksim, kaut ko vēl nopietnāku darīt šī sporta veidā. Tā man pirmā trenerīte un bija iespēja aizsūtīt man uz to sporta skolu, vecāki piekrīt, man bija 14 gadi. Prom no mājām pavisam, tāda vecāka iecavājas Liepājā. Wow. Tas ir tāds, bet man bija Liepāja, cik es Kurzemē dzimu, un man tur Liepājā bija daudz radi, un es nejūtos tā. Tu nebija vientuļi? Nē, es nejūtos nemaz vientuļi. 14 gados tas mums ķiparoņš? Nē, es biju tik karēvīgs, tik tāds, es visur ietos diezgan labi, un man bija, bija ko darīt. Man neinteresēja, kas apkārt notiek, man bija zirgi. Jā, un tātad
Jā, tur es tiku pie treneres arī sporta grupā, pie Rinaldas Vanagas. Jā, viņa mūs, teiks, ģirtu brītis, mēs ar ģirtu mācījāmies vienā klasē, pat skolā, jā, un vienā sporta grupā, un vēl bija vairāki sportisti, kas tagad, tāds Jānis Rimeiks, kas ir Kuldīgā uztaisījis tādu sporta sekciju arī tagad, un, sporta klubu. Tagad jau sekcijas vairs nav, tagad sporta klubi. Jā. Lūk, un tad vēl bija vairāk tādi sportisti, kas tajā laikā, mēs labus rezultātus sasniedzām, tais Padomju Savienībā. Es esmu arī jauniešu PSRS čempions īstenībā. Kā tu to iegūti? Jā, tā grobiņā trenējoties uz, tajā līmenī, un tajā vidē visā, izdevās uztrenēties līdz 150. Jo tev, ja tu gribi lekt jauniešu čempionātā, tev ir jāliec 150. Tur bija tādi zirgi, ja? Tur bija zirgi, jā, tur visas Latvijas faktiski tie labākie zirgi tika arī savākti. Tieši tam sporta kompleksam, lai jūs varat trenēties. Jā, tur bija zirgi no Burtniekiem, tur bija zirgi arī no Kuldīgas vēl bija, cik es atceros, tur bija man tie zirgi daži iedot līdzi, bet tie man bija vairāk tādi līdz 130. Pēc tam es tiku pie tādiem labākiem zirgiem, kas varēja vēl augstāk lekt. Jā, tā mēs uztrenējāmies, jo jauniešiem, jauniem jātniekiem 18 gados bija jāvec tas augstums. Tā nevarēja lekt tur kaut kāds 130, tikai tad tur nekas nebija. Un tajā PSRS čempionātā, kas notika tieši arī Grobiņā, kur bija sabraukuši ļoti daudz no visām republikām, tur Baltkrievija, tur Krievija un visas tās Dienvidu republikas, kas bija sabraukuši daudz jātnieku. Tā mēs tur sacentāmies un mūsu komanda Edijs Buls, Reinis, Jurašs, Žits Bricis un mēs dabūjām otro vietu 2 hitu 140. Tā kā komandu sacensībās pirmā dienā. Un tad bija jālec individuālais 150. To es minēju. Es esmu lepna, tiešām ļoti lepna par to. 150, tas augstums. Jā, jo tas bija, bet tur bija arī interesants tāds viens, man par katru ir kaut kāds stāsts. Vienkārši kā es sapratu, cik svarīgas ir svjaskas. Jā, tur bija tāds, ja? Tā kā Pirmo reizi dzīvē es sapratu, ka te ir jāpaskaita tempi, jo kaut kas man to pačukstēja, es pat nezinu, neatceros vairs kas, bet pateicu, te ir 6 tempi. Es tā, stāvais un 3-kāršā sistēma gar malu uz 150. Un tad tā, kur tie 6 tempi, tad laikam no tā stāvā līdz tai sistēmai. Un skaties, un visiem tur ir problēmas. Viņi pārlec stāvu un kaut kur nesās brūk virsū tai sistēmai. Un es skatos, viņi kaut kādus 5 taisa, tur 5,5 tempus, tur kaut kas tur notiek mistisks, ka viņi netiek no turienes ārā, viņiem jāiet vēlreiz uz to sistēmu. Un es vienkārši domāju, labi, skaitīšu tos 6 tempus, lai kas te arī būtu. Es pārlecu to stāvu, sāku skaitīt. Un es skatos, man tur 3 ir ļoti cieši. Un es tajos 3 tā pagaidīju. Un tas ir tā paklaus, un mēs tos 3 tā ciešāk, un tad to sistēmu izlecām, jo 3-kāršā sistēma man likās visvieglākais. Galvenais uz pirmo ieeja, normāli. Lūk, un es vienīgā veicu to maršrutu tīri. Tāpēc es arī vinnēju, jo es un tad es sapratu, svjaskas, tas ir nopietni. Tad viss tālāk jau sākās pakārtoties svjaskām, un tad jau nāca, tur Vācija, kurā tas viss tika ļoti atslīpēts, kur tas tika akcents uzlikts tieši uz tām svjaskām, šķēršļu. Jā, un tur man atkal trāpījās ļoti labs treneris, tātad Sergejs Šakurovs, kurš arī ļoti, tāds sīkumens, es neteiktu sīkumens, tas tā nepaši izklausās, bet tāds, ļoti niansēm pievērs uzmanību, un tas arī, man liekas, man ir no viņa. Kad es arī visiem sīkumiem pievēršu uzmanību, jo es zinu, kā tas beigās rezultējās uz lielajiem maršrutiem. Uz mazajiem vēl tas varbūt ne tik, bet uz lielajiem maršrutiem. Var pabeigties uz tiem mazajiem. Jā, tur var kaut ko paglābt. Bet uz lielajiem tas ļoti, ļoti ir no svara, kā tu sako līdzi tām niansēm, kuras tev jāievēro, lecot tehnisku maršrutu. Lūk, un tad, Vācijas viss periods, tur 2 gadus es... Tu biji Vācijā? Jā, tad cik Padomju Savienība. Tas pēdējais arī bija čempionāts, tas 91. gadā, kur es minēju, tas arī bija pats pēdējais vispār padomu laika izjuka. Un tad sākās vienkārši tāds, tirdzniecības laiks. Tad cik, visi kolhoz likvidējās, zirgi tika izdalīti pa paļām. Mēs bijām tie, kas, to zirgus kaut kur vismaz, mēģinājām likt un parādījās visādi veidi, kā viņus uz ārzemēm tā kā pārdot. Un mūsu zirgi ļoti kotējās ārzemēs, tāpēc, ka viņi bija mierīgi,
Viņi nebija tādi asinīgi. Bet kā Latvijas siltasiņas, Jā, jā. Nosvērts. Jā, nedaudz atšķaidīti tur ar, teiksim, traķēm vai tīrasiņu, bet viņi bija ļoti tādi diezgan darbspējīgi, ne pārmērībās, ne tur baigie talanti, bet ļoti labi galvas. Tādi mierīgi nosvērti, un tur viņus var, viņi neapvainojas, viņi neuztver neko personīgi. Tādi vienkārši zirgi. Lūk, un viņi kotējās tieši tam hobby līmenim ārzemēs, un tad mēs viņus tur pirkām no tiem cilvēkiem, kas nezināja, kur viņus likt, viņi viņus bija paņēmuši un nāk ziema, kur viņus likt, un tad viņi vairumā viņus tirgoja, un mēs viņus tikai braucām Kur jūs viņus tā kā turējāt? Mums tā sporta skola jau bāze, jau Grobiņā vēl palika. Jā, mēs viņu mēģinājām kaut kā apsaimniekot, paši kā mācējām, jo no valsts nekas vairs nenāca. Mēs tur mēģinājām tādā veidā arī viņu apsaimniekot, kā pērkot un pārdodot zirgus. Un tad tur bija tās konvērīts nedaudz. Tur ļoti daudz pirka zirgus uz ārzemēm, tur gāja nedēļā fūras projām. Jā, uz Dāniju, uz Vāciju, uz Holandu, visur gāja projām zirgi. Tādi, toreiz jau vēl varēja, kā tais kolhozos bija līmenis, dažos leca līdz 130, līdz 140 reizēm, un tādus zirgus arī tur varēja. Tā kā tie vācieši bija ļoti laimīgi, viņi tādus dabūja pa kapējām, mēs neorientējāmies tais cenās. Tādas bija kādreiz, kādas Eiropā ir, mēs zinām vienas. Mēs, piemēram, manus sporta zirgu grūtajos laikos, kad grobiņi jau sāka tā kā pajukt, pārdeva uz Baltkrieviju pa 2 auzu kravām. Zirgs leca 150, un pārējie zirgi ir jābaro. Un tad pārdod, un tas man bija tāda sāpa toreiz, jo es to zirgu no nulles sagatavoju, viņš bija tik labs zirgs, un viņu tagad, nav tā zirga vairāk. Kur palika? Bet toties mums ir auzas, pilns bunduls ar auzām. Labi, es nezinu, kas tur vēl tā nauda kā tik sadalīta, protams. Bet sporta skola dabūja tikai to, ka viņi dabūja pārējie zirgi kaut kādas tur 3 mēnešus dabūja auzas ēst. Tāda bija laika. Labie sporta zirgi tika visi iztirgot, un tad mēs sākām arī tirgot ar tiem pārējiem tiem hobby zirgiem. Un tā pamazām iepazinām to rietumu tirgu, to visu viņu, kā saka, viņu to, kā tas strādā, vispār ar zirgiem. Bet tur Sergejs Šakuros jau bija aizbraucis strādāt, viņš jau tur bija iedzīvojies, un es braucu viņam kā palīgs. Man paveicās ar to, ka es tomēr jau līdz tam lecu, redz tos augstums, es jau biju bišķiņ sev attīstījus, un es tur kotējos ar kā jātnieks, ne tikai man tur bija boks jātīra vai kas, pat cik tāds līmenīts jau bija, tad es jāju zirgus tur arī, gatavoju viņus un arī, tirgojām, bet tie bija jau privāti, tā staļa īpašnieka zirgi. Mums bija tikai tas, ka mums algu maksā. Bet tur bija pieredze vienkārši kapitāla. Tātad visa tā vide, kā tas notiek, kāda ir tā rutīna, kā būtu tam sporta zirgam, teiksim, jāattīstās, kas viņam būtu jānodrošina. Jo Latvijā vienkārši paši tur kaut kā mēģinājāt. Īstenībā Latvijā tā padomu laika tās metodas arī bija labas. Viņas arī strādāja. Piemēram, es tagad atceros par tiem trīscīņniekiem, ko es gribēju nedaudz pieminēt, kad Dainis Līmanis bija labs, viņš vēl joprojām ir kā treneris, un kā tiesnesis, un arī attīstījis sev tajā jomā. Bet viņš bija tajā laikā kā trīscīņas jātnieks. Un viņš, piemēram, gatavoja sev, man tas bija ļoti tāds pārsteigums, viņš gatavo tos savus trīscīņas ērzeļus, uz viena viņš jāja un otru pie rokas. Un tad tos kilometrus, cik viņam tur jānoskrien, jo katru ņemt, tur baigi ilgi sanāk. Viņš tā paņem 2. Un man liekas, ka tik nebija vienreiz kaut kā viens vienā rokā, otrs otrā rokā, un viņš pa vidu kaut kas tāds man palika, bet vajag arī tikai vienu. Un tā viņš viņus gatavoja, tad to fizisko spēku un visu to kondīciju viņš trenēja tādā veidā, lai nebūtu tur uz katra tie kilometri jālēkšo, Viņš paņem vienkārši pie rokas, un tas bija tā ļoti interesanti. Mums bija Grobiņā ļoti augsts līmenis trīscīņai. Tur bija no Grobiņas Eiropas Eiropas čempionātu 2. vietas ieguvējs. Tāds Oļegs Kozlovs ar simbolu. Tad Eiropā izcīnīja 2. vietu trīscīņā. Tas jau ir tāds arī Padomju Savienībā Normons Kisnits bija. Bet jūs varējāt tā braukt, uz tām sacensībām kādām laikā?
Toreiz brauca, ja bija labs līmenis, tad Padomju Savienība taisīja izlases, kurās tad arī no visām tām republikām tos stiprākos arī paņēma. Un tie arī tika tur uz to Eiropu, teiksim, ja. Tik smalki es nezinu, tāpēc, ka es nepiedalījos nevienā, es vēl biju maziņa. Un man arī tā smadzeņa nebija tik tāda tendēta uz kaut kādu informācijas vākšanu, kas tur un ko tur es galvenais gribēju pati lekt. Un manā gadījumā bija tā, ka mums bija reitings Latvijā, kur tev kā jaunietim, nu jā, es toreiz jaunietim, cik 16, 17, 18 gadu, bija jābūt kaut kādā vietā, lai tu tiktu uz Vācijas Demokrātisku republiku. Tur bija kaut sadraudzības tāda mačiņa. Bet mani tur kā pieteica, jā, bet man neuztaisīja vīzu un es tur netiku. Tā man bija arī baigās sāta. Cik to bija gadi? Nu, kaut kādi 16, 17 droši. Bet es biju pelnījusi, jo es biju jau tur tā kā, reitingā tur laikam, ka tik nebija pirmā vietā tajā gadā un tā man tās sacensības bija vasaras beigās, visas sezonas strādāt, lekts un tu netiec tikai tāpēc, ka tev, kaut kā tur aizkavējās vīzas taisīšana. Pārējā aizbrauca. Kāds iesēja? Un mēs jau tur bijām sagādājuši, jo kā jau tur uz robežām, kur tur, pat ne uz robežām, kaut kur Polijā tur pārdot kaut kādas tur kafijas automātiņas, tās traumes, tās glutekļus kaut kādas, ko Latvijā ražoja, tad tur viņus pārdeva Polijā, dabūja naudiņu, un ko tu varēja nopirkt te Vācijā. Kaut kā tāda schēma mums jau bija sagādāta. Un tad pasaka, nē, nepaspēja, nekas. Nu, lūk. Jā, tas viens posms, un te par tiem zirgiem atgriežoties, jā. Tātad visu to izējot cauri, visa tā skola, kas ir, un pa sveskām kā jālec un jāstrādā. Tu ļoti labi saprati, kā, tev ļoti ātri pielic, kā ar to zirgu strādāt, jā? Tieši tā sistēma, kā viņi tā kā... Nē, tas nebija ātri. Tas nebija ātri. Tas bija ilgi, bet to es mēģināju panākt pati, tāpēc, ka pie treneriem es biju tā kā strādājusi, padomu laikos, tad Vācijā, un tas bija viss, man vairāk treneri nebija. Man bija gadi 20 pāri, un treneri man vairs nebija. Un tad sākās visa tā saprašana, sāku mēģināt pati. Tā zināšanas bija, tā informācija bija, un tad sākās tas praktiskais viss, kā to visu ar vienu zirgu, ar otru zirgu, trešo zirgu, un tad tu, teiksim, jājot 10 zirgus dienā, ar katru pildot vienu un to pašu, tad tu sāc saprast. Pamazām šādi. Tad tu aizēji uz kādu semināru pie kāda laba treneri, mums bija arī iespējas. Trebergs, Edgars, viņš mums, sagādāja Latvijā labus trenerus, teiksim, Dānijas izlases treneri, Jens Trabjergu. Tas man iedeva ļoti daudz, tāda pārliecības, kā darīt tās lietas, bet man nebija tā pārliecība, vai tik daudz vai tā. Bet viņš iedod vienkārši to pārliecību, vajag tik un vēl vairāk. Un tad tu tāds, darām, un atkal mēģina tiem zirgiem, un atkal 10 zirgiem vienam to pašu, labi, citēt tur 8, tur 9. Lūk, ļoti daudz. Lai kāds saprastu. Tas ir ļoti daudz. Tie ir 20 gadi, 10 zirgi dienā. Un tā tu uztrenē savu meistarību, sajūtu, tu visu laiku vēro, tu visu laiku liec kopā to bildi, ka tev ir tas ne tikai uz laukuma tas darbs, bet arī kā zirgs jūtās pēc, piemēram, iziešanas mežā, kad tu ar viņas pajājas pa mežu, pa dziļām smiltīm, kā viņš tur jūtās. Tad tu esi viņam striegars sabeidzis pa dziļām smiltīm, tu saproti, nē, tu lēkšot pa dziļām smiltīm nedrīkst. Tu drīkst tikai vai nu soļot, vai varbūt rikšot. Tā arī man ir ļoti, ļoti laba pieredze, jo citi jau domā, cik foršas smiltis mēs tagad paliekšosim pa to mežu un atnāk ar beigtām kājām. Es arī esmu nobeigusi kājas zirgiem, bet man tā ir bijusi mācība, ko es tagad mēģinu iestāstīt visiem un daudziem un tā. Jo tagad jau tie zirgi nav tik daudz, tagad katram tas viens zirgs, vai divi. Uzpasēši. Jā, labi, tur nevajag viņus tā kā uz paplātītes nesāt, bet ir jābūt kaut kādām zināšanām, kuras drīkst darīt un kuras nedrīkst darīt. Nu, lūk, un šī visa pieredze ar tiem, tiem zirgiem daudziem strādājot. Kā tev nebeidzās disciplīna, motivācija? Tev vienkārši no iekšas. Tur ir tā lieta, jā. Tas ir kaut kāds, nezinu, čupliņu fenomens, negribās tā. Te vienkārši tāpēc, ka es tagad pati no to atpakaļ, man liekas, tad kā to vispār varēja? Jo es pati neticu. Man vēl 2 bērni, jā, pa to laiku, man vēl ir, 2 puiši, jā. Varbūt tas ir bijis tas iemesls, kāpēc es neesmu tajā lielajā sportā aizgājusi. To es arī gribēju tīkoties pajautāt, kāpēc es neaizgāju, tā kā tālāk.
Jā, man arī nekad nav bijusi tāda. Es esmu gribējusi saprast, ko es varu izdarīt ar zirgiem. Okay. Un to es esmu sapratusi, un vēl ir bijuši vairāk apstiprinājumi, teiksim, sagatavojot tos Grand Prix zirgus, ja, kas ir Reičela, Monopoly, Horvikov, ja, un tad tu saproti, un tu to vari izdarīt. Ja, tas ir izdarāms, apstiprinājums ir, bet vai es gribu tur? Tāpēc, kad tur liela daļa arī medicīnas strādā. Man nepatīk, kad, man patīk tīrā veidā sagatavot zirgu, ka tu esi viņu vienkārši gatavo fiziski, tātad pirmām kārtām tie vaļi, uz ko tad turās tā zirga sagatavošana. Pirmkārt tas fitness, lai viņš ir fiziskā formā, otrkārt, lai viņš būtu mentāli vesels un saprastu, ko tu no viņa prasi, tev ir nepārtraukti visu laiku visādi vingrinājumi jādara. Ja? Ja, un tur tad viņi trenē gan mentālo, gan arī to reakciju un to tehniku tam lecienam. Un tad viņš iemācās noskenēt to šķērsli. Tev viņš nav jāaiztiek, viņam ir spēks ir, viņš ejot uz šķērsli, viņu noskenē, viņš izmanto to, kas viņam ir uztrenēts atspēriens, fiziskā un mentālais, ka viņš spēj to nofokusēties uz to šķērsli, lai viņš nevis iet vienkārši uz šķērsli un tagad kaut kā mēģina tikt viņam pāri, bet viņš viņu noskenē un saprot, cik daudz spēks jāpieliek to, lai varētu tam šķērslim pāri tikt, bet nepazaudēt pa daudz to spēku un neieskrieties pa daudz lielā inercē, lai pēc tam nāk nākamais šķērslis, lai tev viņš nav atkal jāraust atpakaļ pārāk lielām darbībām, ka viņš pazaudē fokusu uzreiz. Ja? Nu, tas viss. Jā, jāiet uz 10 zirgus, tu saprati. Jā, un katram jau savādāk zirgam. Tās atvilknītes ar tiem zirgutiem visiem tiem ir man smadzenēs daudz, tā, kad uzkāp, tāpēc man ir, bet es arī ļoti uz sajūtām, tāpēc, ka es uzkāpu uz to zirgu kaut kādu svešu. Es uzkāpu un es uzreiz tā, šī atvilknīte. Tā ļoti liela pieredze ar tiem daudziem zirgiem. Jā, tāpēc, ka tu tā apmēram, šis zirgs ir no tiem, tātad tam strādāja tas, šim arī tas varētu strādāt. Ja? Un tad tu pieslēdz šo sajūtu visu, un tad tu vari tam zirgam iedot to labāko. Jo tu jau tam esi izgājis cauri vienreiz. Tev vairāk bija tas mērķis, kā saprast to zirgu un viņu spēt uztrenēt līdz tam līmenim. Līdz tam līmenim, un tad skatīties to maksimumu, cik tad ir tas līmenis, cik tas zirgs var, jo ne visi var. To es arī vēlāk tikai sapratu. Es visu gribēju grāmatī uztrenēt. Kā jau zinu. Jāsaka, ka govs pat ar metru pārliek, ka mēs lai zirgs. Jā. Un tad tur mēģinot tā nabaga zirgu tur izspiest ārā to, ko viņš vispār, kā viņš nav radīts. Bet vienalga, ko mēģina pierādīt, un pēc tam tas prasa pa daudz gan spēku no manis, gan no zirga, gan šim laikam pietiks tas līmenis. Nu, viņš tā jāatvilknītē, Bet tu jau arī tāda maza smalciņa bija, vai ne? Es tā domāju, ka ne tas spēks šī gadījumā. Kaut kā tas spēks nav tas īstais, kas strādā. Tur vairāk tās ir sajūta un smadzenes. Protams, ir jau visādi ieroči, ko tu to zirgi, bet es parasti centusies bez tiem visiem. Jo pārsvarā jau no tie ieroči vajadzīgi, tāpēc, kad tas zirgs vai nu viņš nav fiziski gatavs kaut kam, un viņš pārlec šķērs un sabrūk pa detaļām, un tad ir jāspēj viņš sadabūt atkal atpakaļ, un tad tie ieroči palīdzīt. Bet tie ieroči, ko viņi tajā brīdī, viņi tur uztājas atkal tā kā sagrupē kopā, bet pēc katra nākamā viņš atkal jau ir sabrukts, un tā mentālā veselība tam zirgam arī aiziet. Ja? Kad mēs viņus ar ieročiem visādiem mēģinām pataisīt svērtus, bet viņi jau nespēja to izdarīt fiziski. Viņiem sāk brukt nervu sistēmu kopā. Un pat tiem 3 zirdziņiem. Pat tiem 3 zirdziņiem. Jā. Tātad Reičela bija pirmā. Reičela un Monopoly, viņas bija paralēli praktiski. Visas 2 šķērs un neviens kastrācijas. Tas bija ar Zelsu. Liels skaits balsts ar Zelsu. Tas ir mana mūža mīlestība īstenībā. Tas zirgs bija vienkārši tāds punkts uz visiem. Nu labi, bet tagad tad ķēvis, ķēvis bija, tātad viena bija pilnīgi necila, likās, viņa, man tā kā brauc pircēji, tas bija tas laiks, kad tu gatavo zirgu, un tad viņi brauc un skatās, un tu maksā to naudu, viņi pērk viņu. Un tā Reičela bija tad, līdz 1,10 m kaut ko lekusi. Visi tādi, es prasu cenas, es zinu, ka viņi var vairāk, tāpēc, ka es viņu pirms tam biju palaidus brīvajos, kā 3 gadnieks vai 4 gadnieks. Un viņiem lec aplokiem pāri, viņi nelec to šķērs un to aploku 2 metrību, vienkārši
un otrā pusē, un es zinu, ka viņa var. Bet, izskatījās viņa briesmīgi, un viņa tāda, ļoti, ļoti tāds tips bija tāds īpatnējs, ka viņa ļoti necila bija. Viņai galva bija garāk pa kaklu, un tas dibeņgals tāds resns, un viss tāds kantains, un viens puse augstāk, viens zemāk, tāda ļoti, ļoti tāda, nesimetriska, jā, bet, tātad neviens viņu pirkt negribēja, atlika man viņu strādāt. Es jau pieķēros pa pilu programmu, tad mēs strādājām pa ziemām, mums manēži nebija, es strādāju pa mežu, pa sniegu, fizisko tad kačā. Un tad nāk vasara, un tad tu tiec uz laukumu, un tad tu sāc višķiņ tās tehnikas, taktikas, tur jāskas un visu šito. Un tādā veidā es viņu uztrenēju arī monopoliju kā Grand Prix zirgu. Un beigās, jā, viņa jau bija ļoti akurāta, viņai tā reči, lai viņai bija kaut kāds akurātuma gēns, kuru viņa pēc tam nodeva bērniem. Viņš vienkārši tā, pa gēniem. Tas bija kaut kāds akurātuma gēns, bet... Un viņa arī man bišķiņ tā kā lutināja, tāpēc, ka es varēju tur pieiet dažādās situācijās, viņa vienalga negāza. Tas bija tāds, bet okei, tas uz maziem, bet uz lieliem vienalga tev bija jāvar pievest tā kā nākās. Lūk, monopolija atkal bija tāda, ar ko nevarēja pajāt gandrīz neviens, jo arī atbrauc pircēji, viņa uzkāpa vienā plapjā, un tad laimīgi, ka zanenti, tāpēc, ka viņa bija traka, viņa bija tāda ļoti temperamentīga un tāda, nepriekšiesācēja, bet es pat cik jau jutos diezgan tāda, kā saka, spēcīga un zināju, ka es viņu varu, un viņa tad arī palika, un tad es viņu arī sagatavoju. Jā, viņa pēc tam lec arī sakūhālēs un sēž, zem cita jātnieka, tāpēc, ka es tajā brīdī paliku stāvoklī, un bija cits prioritātes, bet viņa zirgi bija uztrenēts, un viņš varēja izlekt. Un pat es arī lecu ar viņu ārās un sēži. Tas bija ļoti labs zirgs, jā. Ar to zirgu mēs uz Kijevu braucām 3 gadus pēc kārtas vasarā. Jā, un tur bija interesanti, arī tātad viens tāds īsais stāstiņš, kad, tur visi tie jātnieki, teiksim, Stīvsgardā, tagadējais, pasaules, tur nezinu, cik kārtais čempions, un Daniels Doizers, Pessoā bija. Slotāks pats arī leca, bet tad viņš bija vairāk kā treneris ar tiem Doizeru un visai Ukraiņu komandai. Bet tātad visi šie jātnieki arī tur bija. Un viņi leca, un es viņus visus vinnēju vienā maršrutā. Tas man likās tāds. Un tad man ir bilde, tur es ar monopoliju, ar segu, un visi pārējie aiz manīm stāv, tur Doizers, tur Stīvsgardā, vēl tur bija daži kaut kādi labi. Tie visi aiz manīm, un mēs ar monopoliju 140 maršrutu vinnējām. Tas bija tāds vienkārši likās. Noteikti var atcerēties. Jā. Lūk, un tā bija monopolija. Un tad Corvico nāca pēc tam stipri vēlāk. Corvico vispār bija tāds tips, zirga tips, kas likās galīgi nav mans. Man tādi asāki vairāk, un tādi asinīgi, un tādi temperamentīgi, tāda iekšēja enerģija, kam ir jātādi, tā kā vairāk derē. Corvico liels, tāds garš, ar milzīgu lēksi. Slempīgs. Jā, varētu pat teikt. Fiziskā forma gandrīz nekāda. Viņš tāds, tā kā liekas, beigās es tikai to viņa stāstu uzzināju, kas viņa jau bija sākus jau jāt un kādu pusgadu jāja. Bet līdz tam es to nezināju, man likās viņš tāds jocīgs, tāds, it kā iet vecs, bet tāds tā kā nav dzirkstēl acīs, nekā viņam nebija, viņš bija tāds visam, bet viņš bija nostājājis par rokām daudz, pie vīriešu rokām, kuras, ar tādiem dzelžiem, visādiem ieročiem, tur bija mēģinājuši viņu laust, un viņš bija apstājies laukuma malā, pie izejas un viss, tā viņš darīja visu laiku vīriešiem. Nezinu, varbūt kādreiz, bet tāda viņam bija pieredze, es to nezināju, es viņu paņēmu strādāt vienkārši, ka man palūdza, jo, kur to zirgu likt, neviens negrib, tad ņem un strādā, es viņu paņēmu. Un tad tas bija Inčukāns jau, bija labi apstākļi jau, bija liela manēža pietiekoši un viss tā kā sporta zirgam vajadzīgs, mēs tā kā tas visu to rutīnu bijām iedibinājuši un tas bija priekš tā zirga ļoti vērtīgi un viņš tika strādāts veselu ziemu. Un nākamā gada pavasarī mēs jau sākām domāt, ka mēs varētu lekt jau kaut kādus 130, 140, tad mēs aizbraucām uz Rūjlas sacensībām, tur ļoti labi pamati. Jā, un tad mēs pamēģinām augstāk, un tā es sapratu, sezonu vasaras beigās es sapratu, ka es ar viņu varu sākt lekt Grand Prix. Viņš man sākumā taisīja baigos figūras, bet es esmu drosmīga, un jo man vairāk iekurina, jo es vairāk. Jā, tās Moldāvās laikam sāk
nedaudz tā kā vārīties, jā. Nu, tas zirgs laikam sajūta to, ka, te nevaru jokoties neko baigi, bet es arī ar viņu mēģināju ļoti sadarboties. Nevis uzspiest tur dzelžus, es viņu vispār neliku neko, man bija parasts trenzīts, ar ko es jāju. Un viņš man vienkārši sāka vienā brīdī uzticēties, un mēs sākām tā kā būt kā komanda, un viņam spēks bija milzīgs, viņu varēja jāt arī kā grib, viņš varēja izlikt no visādām situācijām. Un tā, un tad mēs aizbraucām uz Maskavu ar viņu. Mēs Latvijā izlicām 1. Grand Prix jau, un pēc tam aizbraucām uz Maskavu, 2 Grand Prix izlicām arī. Un tas, tad viņš pārdevās. Lūk, tāpat šiem 3 zirgiem. Tev arī ir biedrība nosaukums ar šiem visiem zirga pirmiem burtiem. Jā, man ir tā kā Sijā. Jā, bet tiešām tas nosaukums nāca, es nezinu pats no sevis, jo es nevarēju tā izdomāt. Domāju, labi, es neesmu nekāds baigies tur kluba veidotājs, kluba dzīves veidotājs vai kas vienkārši es tā gribēju godināt šos savus zirgus. Kad kaut kur vismaz, lai viņi man ir. Un tāpēc es kāpēc ne tie pirmie burti, un tā bišķi paspēlējoties ar viņiem, diezgan jēdzīgs nosaukums sanāca. Lūk, un tāds man tagad viņš ir. Pasaka to nosaukumu. Monrekord. Diezgan labi. Jā, tātad Monopoly, Rachel Corrico, Monrekord. Un kad tu vispār aizsāki darbu ar jauniešiem, trenēt jauniešus? Kāds vispār aizsākās, kā tev bija tā doma? Tu visu laiku jāiet uz 10 zirgus, savus zirgus, un tev prasīja palīdzību, vai kā? Šis ir tāds jautājums, droši vien pēc šiem visiem gadiem, cik es esmu trenējusi un sagatavojusi jātniekus, visiem liekas, ka es esmu baigais trenēs. Bet īstenībā... Tā nav mals izskatās, jā. Tas nekad nav bijis mans aicinājums būt kā treneri. Man patīk izaugsme, man patīk, ko tie bērni arī var no zirgas, teiksim, manā pavadībā tur izspiest no viņa. Man tas ir tiešām, tā kā arī, tas ir tas, kas man patīk. Gandarījums, jā, tas ir tas, kas man patīk, bet vispār man, nav aicinājums trenēt. Bet man bija tāds tomēr, es tā arī jāiet tos daudzos zirgus, tur sagatavoju tos zirgus, es sapratu, ko es varu izdarīt, kad es daudz varu izdarīt, kad kaut kā vajadzētu arī nodot to tālāk. Jā. Pēkšņi nāca tāda atklāsme pa dzīvi, kad vajadzētu to kaut kā nodot tālāk. Tev nebija nekāda trauma notikusi, nekas, tu parasti nokrīt no zirga un negribu kāds nokrīt. Tagad ar to. Jā, ar to tas viss sākās, ar domu, ka vajadzētu nodot tālāk. Kā tu to vari tā kā nodot tālāk? Protams, ka tu pārtrauc darīt to, jo tu esi nolikts tādā situācijā, ka tev jāoperē muguru. Jā, tad... kā tev sabojājās? Es varu uzreiz pateikt, ka tas nav no jāšanas. Jā, tas nav no jāšanas, tas bija no smago šķēršļu cilāšanas. Jā, jo te visi laukumi, ko mēs liekam, nodarbībām, jā, mēs paši to visu darām. Un tie šķēršļi kādreiz ir sevišķi, tagad ir ļoti forši viegli šķēršļi un tādi ērti. Alumīnija tie viegli. Jā, kādreiz bija ļoti smagas stojkas visas un visi bija jānes pašam. Tad tu vienā brīdī sajūti, ka tur ir slikti viss. Bet ko es daru? Es noteikti, kā es gribēju saistīt to savu dzīvi ar tiem zirgiem un to sporta veidu, un es sapratu, ja man būs slikta veselība, tas viss beigsies. Jā, tad arī tālāk. Tad man atkal ieslēdzās kareivījums, man jādara viss, lai es dabūtu formā. Tad es sāku staigāt, aizgāju pie ārstiem dažiem labiem, un viņi man vienkārši pateica, vingru. Elementāri. Jā, nekas cits, es varu pateikt, nekas cits nestrādā, kā tikai, ja tā nav galīgi kaut kāda, tur nezinu, tur lūzuma trauma, tikai vingrošana. Jānostiprina vēderpresi, lai tev tur muguru jānostiprina. Jā, jo pārsvarā jau viss rodās no tāda izbalanses, ka tu, teiksim, jāiet to zirgu. Skāzies kaut kā. Jā, tev, teiksim, muguru stipra, preses nav, un tad ir skriemelīši, ja tu vēl esi bērns, ja tev to skriemelīši sāk staipīt uz visām pusēm un viss, un cik tur vajag to disku iespiest, un tie nervi visi tur nabagi sākās, un tad nervs iespiežās, un tas muskulis atķer, un tas vēl vairāk, un tur tāds ritens aburtais, bet tad ir jāstrādā papildus pie sava ķermeņa.
Un es to sapratu caur sevi visu izlaižot, jā. Cik gados? 20 gados. Bet diezgan ātri. Jā, jo es diezgan ātri darīju, es visu laiku smagi strādāju, smagi tieši kā smagus spaiņus stiepu tur un visu tos smagos darbus un tiem šķēršļiem, jā. Un, aizbraucu uz Sunshine Tūru, tur bija tāda liela smaga spaiņa, ar ko jānes ūdens zirgiem. Es viņus arī pilnus lēju un kā liecos, kā cēlu, tā arī paliku tajā pozā, jā. Un tad, tad man tur tā kā uz ātriem un tad, tā pirmā epizode tā bija. Tā bija pirmā epizode, ka man tā prūts notika, bet viņa bija tātad menedžējuma ar vingrošanām. Un es stāku, viss, tas sākās mans nākamais posms, kad es katru rītu cēlos, teiksim, stundu ātrāk vienkārši vingroju, pie tā visa, kas vēl tajā dienā, vienkārši cēlās un vingroju, un tālāk turpinājās tieši tāds pats režīms, nekas nesamazinājās. Darba apjomā, 10 zirgi, šķēršļi, štoļu škrūvēšana, 6 zirgiem iekšā ārā sacensībās, kad viņi aizved, visu darīja pati. Un tad menedžējoties ar vingrinājumiem visiem šiem, protams, fizioterapeita palīdzību, kas man parādīja īstos, bet pēc tam jau es arī pati mājās. Grūti vienkārši samotivēt mājās. Nē, man bija motivācija, man vajag zirgus. Man nebija grūti, man nebija grūti, nemaz. Un es esmu ļoti pateicīga tam īstenībā. Tas atkal tāda plus zīme, jo tagad tas ķermenis, cik man gadi, tas ķermenis ir stiprs, kā saka, pietiekoši, plastisks un tu jūties ļoti labi ar sevi, ja? Ja tā paskatās, teiksim, sievietes tajā vecumā, kādā es esmu, kādas nozīmes izskaties. Jā, paldies! Es arī tiešām to atzīstu un es lepojos, tāpēc, ka tas ir mans nopelns, paša nopelns, nevis man tur gēni vai dieviņš kaut ko devis. Vienkārši tu pats saproti, ka, lai tu justos labi un pilnvērtīgi tālāk turpināt dzīvot, tā kā es gribu dzīvot, man ir jādara attiecīgas lietas. Man ļoti patīk tā disciplīna, tas tāds mindset, tāds spēcīgs. Tā tas ir, jā. Un kur mēs palikām? Jā, ar tām traumām, un ar to trenēšanu. Jā. Protams, ka es jau paralēli jau kaut ko jau tur patrenēju kādreiz. Jo bija cilvēki, jo viņiem patīk tas stils un viss, un viņi tik ļoti gribēja to visu apgūt un mācīties, bet es sapratu, ka, nav kad. Pirmkārt, nav arī tā baigā vēlme, un nav arī to zināšanu, kā ar tiem cilvēkiem, tā pedagoģisko zināšanu. Tas jau arī ir diezgan, jo man nebija vispār nekāda vēlme iet kaut kur mācīties par kaut kādu fiskultūras, tur, nezinu, skolotāju vai ko, lai tur trenētu kādu. Nē, man lai zirgs jāt, man tas nav vajadzīgs. Jā. Tu pats ar sevi kaut ko komunicē. Jā, izjūtas visas, tas te tur piebāzt vēl smadzenes ar kaut kādām tādām lietām. Nē, paldies. Man vajag zirgus. Labi, un protams, tad, kad tu kādu tur tomēr, kāds tev, tad bija tā, ja tu gribi ļoti, kad tajās filmās agrāk, kur bija tie ninzas, tie skolotāji, tie masters, tu atnāk tev viens tur, māci mani tagad. Es saku, ja tu gribi mācīties, tev ir tas. Un tad bija daži, kas tiešām uz to arī pavilkās. Un tad bija tā, es mums apmācīju, bija tu Tīja, piemēram, tagad Jurijāne, kas, tagad arī trenē bērnus. Viņa bija gatava. Vēl tur bija pāris meitenes. Gatavas ieguldīt sevi un savu to spēku un visu enerģiju. Viņš tā kā palīdzēja tev ar tiem zirgiem? Jā, pirmkārt skatījās, kā tas notiek dabā, un tad arī viņām bija treniņi. Un tad tādā veidā viņas apguva diezgan daudz lietas. Tas tā kā vesela tāda programma, nevis tikai bet visu kopā tā kā, Zin kā, Džulita, tāpat nebija programma izstrādāt. Tas vienkārši bija tas, ka es rādīju savu to piemēru, kā es to daru. Un ja jūs gribat, lūdzu, uztverat, ja gribat jautājiet, kāpēc, kas un kā, bet lai es tur tagad stāvētu, tagad mācītu, gluži nē. Bet tādā veidā īstenībā, skatoties, vērojot, un tā viņas ļoti daudz ko iemācījās. Ne tikai no jāšanas, bet arī visas veterinārās puses. Un pat cik tas zirgs, viņš jau ir arī atlēts un sportists, un viņam arī viss tā, tā kā barošana, un viss tā, kā to fitness viņiem, kā to viss sabalansēt, kādam kalšanām, kā ar visu to. Un arī tas viss nevis kaut kādām pompozām veidā, bet ļoti pa minimumu. Jo zirgs jau ir dabas bērns. Viņam nevajag pārāk, kā saka,
pārmākslot visu to viņa būtību, jo tad arī viņš paliek tā kā tāds robots. Un tas atkal man nepatīk. Viņi tur sašpricē vai teiksim, tur sabaro ar kaut ko, jā, nu un tad tagad viņš tur vēl lec baigi. Nu nē, tev viņu vajag sadarboties tā, ka viņš pats to grib, vēlās. Viņš ir priecīgs to darīt ar tevi kopā. Jā. Jo viņš ir dzīvs, viņam arī viss hormonālā sistēma, viņa arī ļoti, kā saka, iespaido viņa pašsajūtu. Jā. Ja viņš netiek nodarbināts, viņš paliek nepacietīgs. Jā. Viņam sākās visādas tādas lietas, viņam gribās būt nodarbinātam. Ja ar viņu labā, ja pret viņu labi attiecās. Un ja visiem tiem vaļiem iziet cauri, tātad fitness un viss tur mentālais un tā, viņš ir ļoti priecīgs ar tevi sadarboties. Jā. Nu, lūk, un tad to visu, mēģināju tādā veidā, kā paralēli es tur ievēju, man tās, meitnītes tā kā mācās. Un tagad arī, liela daļa ir palikuši, es tur vārdus neminēšu, bet ļoti liela daļa ir palikuši tieši jāšanas, zirgu tajā jomā, zirgu vidē. Un apmāca tagad pārējus. Es esmu priecīga, ka viņiem ir tās zināšanas, un ne tikai tās, kuras var izlasīt kaut kur tagad, bet tās, kuras viņi ieguvuši skatoties. Un tad, protams, atlika man tikai vēlēties, ka es gribu tos pamācīt, tos jauniešus un kā, tagad gribētu tos tā kā iedot, tu visu to zini, un tev vienā brīdī sāk palikt tā, kam tad es to esmu apgūs. Tagad gribās nodot to tālāk. Un atlika tikai šādi padomāt, un viss, man tā mugura pavisam atteicās, un tad nācās man uztaisīt operācijā, un tas nevarēja glābt. Jā, un tajā gada laikā, man sanāca tik daudz bērni un visādi, kuros es gribēju tagad, lai viņi ir manas rokas, manas kājas, manas galvas, un kas tur, lai viņi jāja ar tiem zirgiem. Un tad es novācu to bariņu. Man bija kaut kādi ļoti daudz tie bērni, kas tur, bet pirms tam jau arī bija tā paudze, viņi tur, kur Pilders Mātiņš, tie jau vēl pirms tās operācijas arī. Dreimenītes un vēl, bet šī paudze, kas nāca, tagad Salmiņa, tur Nellija un vēl tur meitenes, kas tagad arī vēl turpina un arī diezgan stipri kā juniori un kā jaunie jāpina. Tas bariņš, un tad man bija tā enerģija, tagad es jums visiem mācīšu. Tā arī bija, un vecāki bija gatavi, un vecāki bija tā. Un toreiz arī tad, ja tu esi to tā kā iesācis, tev uzreiz pievalkās tāda cilvēka, kas ir tam gatavi, momentā. Un daudz. Un tad kāds patika tieši, tā enerģija viss. Jā, tad sākās tas otrs periods, kur arī likās, kā tas bija iespējams. Jo tas arī bija ļoti liels apjoms un ļoti dažādi cilvēki. Ļoti dažādi cilvēki. Tur sākot jau ar vecākiem, ne tikai bērni, bet sākot jau ar vecākiem. Un katra tā ģimene savādāk. Un katram tie uzskati un tās ilūzijas. Katram savas. Un par tām ilūzijām arī vēl bišķi parunāsim. Kad tā kaut kur tas viss ir redzēts, visi sociālai tīkli, tu to visu jau esi redzējis, kā tas, un tu tā kā gribi ar tā patās, bet tu jau nezini, kam tev jāiziet cauri, lai tu to varētu sasniegt. Un tad tu tā mēģini balansēt starp to, lai tu to sapnīt viņam tur tā kā nenolauz, bet tomēr mēģini tā realitātei ievadīt, ka, klau, mums ir tāds un tāds plāns, tāds un tāds plāns, tāds un tāds plāns. Un es domāju, ka tas arī patika daudziem, kad man bija tas plāns vienmēr, kā strādāt, ka nevis tā vienkārši mēs no kaut kurienes kaut ko paķeram, tagad pat leksim tur augstu. Nē, tur ir tādam plānam jāiziet cauri, lai tu vispār varētu kaut ko tālāk. Jo man personīgi arī patīk iet pēc plāna tieši. Saprot, ko tu dari, kāpēc, kā un ko, kāpēc aizķēries kaut kas un tas tā. Viņš to darīja. Bet man liekas, visgrūtāk tā komunikācija ar tiem vecākiem citreiz, ne? Jo tas vecāks ir kaut ko citu, bērns ir kaut ko citu, un tad... Noteikti ar tām nepavelti māca tas pedagoģiskajos tajos visos institūtos, un kur tur arī to psiholoģiju un visu, tas arī. Bet man, es sapratu, kas man trūks, tad, kad es ar to muguru savu tur ārstēju, man vēl pa vidam bija vēl kādas traumiņas, un tā visā laikā, kad es dabūju sēdēt mājās, es arī apguvu visādus tādus, kursus, kas man palīdzēja, teiksim, ar viņiem tomēr to sadarbību, jo mēs diezgan ilgi kopā strādājam, mums 8 gadi, 10 gadi reizēm, ar ģimenēm, tas ir tāds diezgan, tātad spēja tomēr, to darbu veikt, tā, lai visiem ir labi, plus mīnus, Un tas ļoti daudz palīdzēja, bet, es saku, es neko nemācījos nekādos tur. Bija kursi, bija tātad C kategorijas kursi, ko apmāca tālmācības.
tu pabeidzi, ja? Jā, tos es pabeidzu. Un tie man ar ļoti daudz ko iedod. Man ļoti patīk mācīties. Tas bija tiešām interesanti. Bet tur, protams, par cilvēku. Bet tu jau to visu uzreiz uz zirgu arī sasaisti. Un tas, ka tas zirgs tas pats atlēts arī ir, un tad tev vēl kopā jāsavalk tas jātnieks ar to zirgu. Jā, tas rezultāts ir. Jā. Nu, kas man pašai, kas ir tie tādi klupšanas akmeņi, un kas arī, lielai daļai, es domāju, arī būtu tas melnais periods dzīvē, no kura arī tu daudz ko iemācies. Ir tā pārstrāde. Jo tas organisms tomēr ir, viņš var izdarīt tik, cik viņš var izdarīt. Un ja tu esi tāds, tik motivēts un tik jau tās enerģijas pārpilns, ka tev vienkārši to neņem vērā, tad viņš tev noliek pie. Jā, tā kā tev Jā, ne tikai fiziski, bet arī mentāli. Tāds neiecietīgs paliec. Tas man pašai arī nepatīk. Es pilnīgi jūtu, ka man tas nepatīk pašai. Man tur galva sāk sāpēt, es tur uz tiem bērniem pauroju. Pašai tas man nepatīk, bet tajā brīdī vajag gribās to dabūt ārā, to, ko gribās un ko tur var, ja? Un tad tu tā, jā. Bet, jebkurā gadījumā nekad tas nav bijis kaut kāds personīgs, vēlme kādu personīgi tur noniecināt vai aizvainot. Vienkārši tas viss ir kaut kādā veidā apaudzis ar kaut ko, ka tas kaut kad izsprādas ārā, jā. Tādi, jā, protams, to es atzīstu, tā ir. Bet, tas ir treniņā, mazāk no zirga. Jā, protams. Tas jau viss. Protams. Cenšos tomēr, tā izrunāt arī tās lietas, ka tas ir ka tas nav bijis personīgi, ka tas nav tu tāds neesi cilvēks vienkārši, tā ir tā situācija, kurā tajā brīdī tev bija jāmotivē tik ļoti, ka tu tur skarbos vārdus pasaki, bet viņš izdara un viņš tā, es tiešām varu. Reizēm tā, bet, protams, tā metode nevienmēr ir, ne visiem strādā. Tāpēc arī es to visu ļoti labi saprotu. Vienkārši tāpēc es arī sākumā, tagad ar to pieredzi es jau jautāju, kāds ir mērķis. Jā. Kāds ir mērķis, kam jūs gribat uztrenēties, ko jūs gribat. Un tad, ja cilvēki, ne visi spēj to tā kā pateikt, bet, vecāki pārsvarā, bērns jau pa visu grib. bet vecāki ir tie, kam es uzdod to jautājumu. Un vecāki, tad mēs skatāmies to finansiālo aspektu arī, kas nav no maz svarīgajiem, lai to sportotu, un arī tas, ko jūs esat gatavi, kāda tā pašatdeva būs. Jo, lai sasniegtu to rezultātu, ņemot tagad vērā, ko es izstāstīju, kā var sasniegt rezultātu, tad vai jūs esat gatavi kaut vai mazai daļai no tā, tad, ja ir gatavi, tad ok, tad mēs vienkārši mēģinām iet pēc tās programmas. Bērns, juniors un jaunais jātnieks. Un tad jau skatās tālāk, jau viņi pieaug, un viņiem tā bagāža ir, un viņiem ir tais zirgos palikt. Viņi pārsvarā jau, tad es saprotu, ka es ar savu to darbošanos varu tikai sliktāk izdarīt, pārāk tur uzspiest vai ko, jo tajā brīdī jau, ka viņš jau ir kā jaunais jātnieks, kurš lec jau 130, viņš jau spēja kaut kādā veidā jau arī uztvert informāciju no citiem, paskatīties, viņi pamainīt to savu, kaut kādu iegūt savu to iekšējo sajūtu. Un tad ir laiks tā kā atvadīties. Un man nav problēma atlaist savu audzēkni, un es pēc tam skatos, kā viņi tālāk darbojās, man ir prieks liels par to. Un es zinu, ka tur ir ielikts iekšā tas darbs, un viņam tas palīdz. Jā, manos podkastos visi ir pieminējuši tevi kā savus kā labāko treneri. Anna, Nelija, Linda arī tā kā... Bet tu jau nemaz visu tā netrenē, ne? Tu gribi vairāk trenēt to, ka tos, kuru gribi darīt. Jā, tos trenē. Jā, bet ir tā tiešām tur, primārais ir viņam tas jāgrib. Un vēl arī tad ir tā, reizēm tās dažas tādas īpašības man nedaudz arī ir tās, kas atsijā. Pārsvarā man, šķiet, vismaz man tā šķiet. Labi, protams, ir dažādi tur treneri un tā. Jā, bet man šķiet, ka drosmīgam jābūt. Ka jātniekam jābūt drosmīgam. Ja grib lekt, tad jebko arī jāatcerēs, liekas, tur uz to zirgu uzkāpt, un ja ir bailes, nē, tas manā skatījumā var, protams, ja ļoti grib, tur pārvarēt, bet es nebūšu tas treneris, kas no bailēm
cilvēku atbrīvot, jātnieku. Nu, nē. Un to arī ļoti labi es piemeklēju zirgus jātniekiem. Jā, nu, Atradusi zirgus, vai tā kā satrenējusi, vai nopirkusi, atradusi to mēs visi cenšamies trenēt darīt tā, lai mūsu audzēkņiem būtu pirmkārt jau ir tas viens tips, kas der visiem gandrīz. Tāds bērnu zirgs, tā teikt, junioru zirgs ir, es saku, tie ir tādi ritmiski un forši un galvā tādi, bet lai to zirgu piemeklētu tam jātniekam jau kaut kas ir jāmāk, un tad tas spektrs nedaudz paplašināt. Jo pārsvarā jau ir kā, atnāk man zaļš jātnieks, viņš tagad ir lecis 80 centimetrus, kaut kur, kādā stāvlītī īrējas zirdziņu, un mēs esam sapratuši, ka gribam tagad nodarboties ar šo sporta veidu, mums iesaka jau pirkt savu zirgu, kas ir pareizi, bet tādam bērniņam zirgu nopirkt ir ļoti sarežģīti. Tāpēc, kad viņš māk tikai, stūrēt tos 80 centimetrus kaut kā lekt, jo 80 centimetri ir tas līmenis, ka tu zirgu tā kā, nedara viņam pāri, ja tu nemāki īsti, tad tas zirgs tā daudz palīdzēt, bet tā augstāk, tad jau ir pišķiņ jau pašam kaut kas jādara, un tad sākās tas lielais darbs, un tad jau mēs atgriežamies tā pavisam no nullītes tā un sākam to darbu pamazām būvēt augšā, bet to zirgu nopirkt, tam ir visgrūtāk. Pēc tam jau tālāk jau, kad tas bērniņš jau ir pamācījies kādus pāris gadus, viņš jau, var teikt, tas spektrs jau paplašinās, kādu zirdziņu tu vari jau nopirkt. Tad ir vieglāk, tad tu jau vari jaunu zirgu nopirkt, kas ir perspektīvāks, tad tu viņam var palīdzēt viņam paralēli jāatstrādāt, un tad tas darbiņš tā iet uz priekšu. Un vēl, ko es ievēroju, ļoti palīdz, tad, ja tam jātniekam, piemēram, ir kādi 2 zirgi, un uz vienu, teiksim, jāies, to ir treniņā, un uz otru viņš skatās un mēģina to atkārtot. Tā es skatīšanās daudz ko var iemācīties. Jā. Liela daļa mācās, no tā vizuālā, ko viņš redz, un es pati tā mācījos. Es atceros, kad Vācijā, kad biju, kas Sergejs Šapūros, viņš ar saviem zirgiem leca, mums bija paralēlis treniņš, un kā treniņš, es vienkārši ar viņu kopā trenējos, un darīju to, ko viņš darīja. Un tieši šis pacēla to līmeni ļoti strauji. Un tas ir veids ļoti labs, kā tu vari iemācīt bērniņu. Un kā tu vispār redzēji jauniešu šobrīd Latvijā? Vai līmenis aug? Te ir atkal tas mans mīnus, kad es baigi nevēroju. Tu satrenē. Es trenēju, un ja ir kas lec, tie lec, bet pārējo es tur baigi nevēroju. Reizēm es paskatos, jo pārsvarā jau kas, man ir, pārsvarā viss notiek, man iesilds laukumā. Ja man ir, piemēram, junioru maršrutu kādi 4 vai cik bērni, es visu laiku, es knapi paspēju savus iesildīt. Ar viņiem vēl maršrutu noskatīties, kā viņi lec, lai es vēl paliktu un skatītos, kā pārējie. Tas, ka rezultāts, tas ir viens, bet, lai tu saprastu, kāds tas līmenis, tev jāredz, kā viņš to maršrutu veids. Cik viņš ir tai visā, kā saka, iekšā un cik viņš saprot lietas, kas viņam jādara. Nevis tur zirgs ir izlecis un izvilcis viņu, teiksim, tur pa nulle un ātri un tā, bet tev jāredz, kā tas jātnieks to visu saprot, ko viņš tur dara. Protams, tā stabilitāte. Viņam ir stabils sniegums tur sezonas garumā, skaidrs, ka viņam labs līmenis. Man patīk īstenībā, tagad jau mums arī tie treneri ir vairāk tādi labi treneri. Tiešām tur Aigars, piemēram, Bregža un Krista Kliesmeta. Un man patīk, kad atbrauc Santiņa kā treneris, kā viestreners. Viņa tagad bija. Viņa ļoti daudz iedod. Viņa starp citu ir agrākais mans audzēknis, kaut kad baigi sen, bet tā, maz brītiņi, bet arī esam trenējušies. Es viņu ļoti labi zinu, mums ļoti labs attiecība Santiņa, un tad arī tur, teiksim, tajā Libertīs tālītas francūzs arī ļoti, es neatceros viņu vārdu, tagad tā nebija. Frederiks. Laikam, Cedriks. Jā, un tas ir ļoti labs arī kā treneris. Ir tiešām tādi tagad iespējas mums, mūsu jātniekiem augt, ja tikai grib to darīt. Un kā tev tagad, tev ir pašai kāda sava zirdziņa, tu vēl jāi tagad? Lūk, tagad ir atkal kārtējais jaunais posms manā dzīvē.
Nu, kad es trenēju, protams, jau, bet man tagad nāk, manis audzētie zirgi. Tā šogad pirmais būs, viņam 4 gadi. Un nākamgad būs otrais, tam jau 3 gadi. Tad man būs 2 savi zirgi, nu un vēl daži jaunie zirgi. Un es tagad gribu tomēr, pat cik es esmu veselība, plus mīnus savadas kārtība, es tagad gribu vairāk pastrādāt ar zirgiem. Bet, protams, man ir arī trenējumi visi, kas vēl vēlās un kas ir palikuši. Visi, turpinām sadarbību un viss notiek. Bet arī vēl uz sacensībām uz kādām braukt? Vai lielāki mērķi? Nē, tādi lielie mērķi nē. Vairāk tādu pensiju fondu sagatavot. Bet tā kā sagatavot satrēnīt, tad pārbūt? Jā. Lieliski tā arī. Bet tagad nav baili jāt, vai tas muguras, vai kaut kāds kritiens, vai... Es pēc muguras operācijas jau, tas ir gadus 10 atpakaļ jau. Bet vispār nav tādas... Te vairāk netik daudz runa par bailēm dēļ muguras. Jā. Vairāk par to, ka, lai lektu augstums, tev jābūt formā pašam. Gan mentālā, gan fiziskā. Ja, tev jāspēj tur, jo tad, kad es jāju tos daudzos zirgus, es vienkārši izlecu maršrutu, es izēju no maršrutu, es pat neaizvelšu. Tagad es izēju no maršrutu, man tā... un tad jau, tad tu saproti, labi, tad fiziskais te būtu jāpatrenē. Tas nozīmē, ka tev ir jāpieeja atkal zirgi vairāk. Tāpēc es arī gribu tos vairākus zirgus tagad pajāt, lai tomēr vēl varētu palikt sacensībās. Bet, negluži uz tādiem vajagiem augstumiem. Jo tomēr, es negribu teikt vecums, bet tas tie, pienāk brīdis, kad tu bišķiņ tā kā sāc uztraukties par lietām, par kurām nevajadzētu uztraukties, un tas tev traucē to maršrutu veikt. Kaut kā tā, bet tas, es domāju, ir visiem. Es nemaz neuzskatu, ka tas ir kaut kāds beigies mīnus, vienkārši tad daru lietas, kuras es varu izdarīt, un fokusēs vairāk uz tām lietām. Un tās arī viss ir interesants. Lieliski. Varbūt, Maija, ko tu varētu novēlēt jauniem jātniekiem, arī tie, kuri grib daudz sasniegt? Jā, par to novēlēšanu, tas ir arī tāds interesanti. Es ne tikai jātniekiem gribētu novēlēt, bet es gribētu novēlēt gan vecākiem, gan tiem cilvēkiem, kuri ir nolēmuši celt staļļus un ieguldīties staļļu, teiksim, vispār tādā tā kā zirgu dzīvē, kad nedaudz tās ilūzijas savas bišķiņi tā kā reālāk izvērtēt. Jo es esmu saskārusies tik daudz ar tik feiniem cilvēkiem, kuri ir sabūvējuši tādas gaismas pils, un mēģina viņas kaut kādā īsā laika posmā sasniegt. Un saprotot, ka tas nenotiek, viņiem pazūd visa tā motivācija un vēlme. Jo šis sporta veids vispār, un arī ne tikai sporta veids, bet arī visa tā dzīve, kas ar zirgiem, viņa ir diezgan vienkārša, bet viņa ir tāda tā kā tāda viennozīmīga drusciņa. Jāaiziet cauri kaut kādai vienai tai rutīnai. Jāiemācās, jāapgūst viņu, un tad var kaut kur uz citiem virzieniem nedaudz jau mērķēt. Es tā kā novēlētu to apgūt to rutīnu visiem. Tā rutīna tā kā stālī ar zirgiem, kā rūpēties par to zirgu, kādu viņam vajag režīmu, ko viņš ēd. Jā, tas, un tad kas būvē staļus, saprast, kam viņi grib to visu. Kam, priekš kam, teiksim, ja viņi grib sportam to stāli, tad tur ir jābūt infrastruktūrai kā sportam. Kā sporta stāvim, labam laukumam ar labu segumu, manēžai, labiem staļa apstākļiem, lai zirgam būtu ko elpot stallī, jo viņš nedzīvos ārā 24/7, kā ir iedomājušies, kad sportos un zirgs dzīvos ārā. Nē, viņš pārsvarā pavada dienu savā stallī, bet stallī tad jābūt ļoti labam gaisam un apstākļiem un šādas lietas. Ja viņš ir paredzējis to savu stallīti, teiksim, tā kā pansī, tad, protams, ka tas viss notiek ārā pārsvarā. Tad saprast to mērķi, kam viņš grib to stāvlīti būvēt, kam viņš grib, teiksim, kāpēc, lai tas bērns nodarbojās ar to, vai bērns pats grib, vai
Vai vecāks grib? Jā, vai vecāks grib. Jā, tā nav slikta lieta. Reizēm bērni arī pavalkos uz tā vecāku, teiksim, vēlmēm. Tā viss ir. Pēc tam paliek 18, tā. Jā, bet ar to jau jārēķinās. Ar to jārēķinās, jā. Tāpēc, kad tas ir bērniem ir savas dzīves, jā. Viņi... Jā, tev jau arī dēli. Jā. Tev viņi nejāja. Viņi nekad nav izteikuši vēlmi to darīt. Tu nepiespiedi. Es viņus nespiedu, es to varēju darīt, tāpēc, kad es viņus biju sēdinājusi uz zirgiem, viņi abi ļoti organiski uz viņiem izskatās. Jā. Jau no pirmiem soļiem, ir ceļš mazākais, viņš uzsēžās, liekas, viņš ir ko? Jā, es jau kādu laiku jau kaut kur pakluso, ja? Nu, tā kā, bet es vienalga, nu, ja viņi neizsaka vēlmi, manī iekšā šīs enerģijas nav. Jā. Lai es tagad spiestu, jā. Jo es zinu, ka vecāki ir, kas tiešām, kam ir tā iekšā, kas to savu bērnu tur mēģina un jā, un viss beigās arī sanāk. Nu, nesaku nekad nē. Jo citreiz tiešām ir tāda, kam ir jāuzspiež sākumā, ja? Jā, un aiziet tā lieta. Bet man nebija tas, un man ir dēli arī. Nu, viņi tagad lielais jau ir viņam savu dzīvi, paņēmis stūri savās rokās, jā, un mazais, nu, tagad vēl mēģina tā kā saprast, ko viņš grib. Nu, labi, 30 un 20 gadi, jā. Kas tur pamaziem jau pieauguši cilvēki. Lūk, bet nē, ar zirgiem tā kā. Lai tā mamma tur ņemās tiem zirgiem. Jā. Un viņi arī nekad tā baigi nav nenosodījuši neko, un labi, ka man ir puiši, tāpēc, ka viņi tomēr tā patstāvība, ko es viņiem sagādāju, ļoti nodara. Jā, labi, meitenēm droši vien būtu tā, ka, nu, tur mammu vajag un vairāk tā kā uzmanība un tā, bet puiši, lai pa dzīvi sitās tagad paši. Tā bagāža viņiem ir iedot, ka nu, nebūs neviens viņiem pakaļ neskraidīt. Nu tā, jā. Nu, lieliski, man liekas. Ja vajadzēs uztaisīsim arī otru epizodi, tev būs vēl, es domāju, tev vēl daudz ko būtu, ko stāstīt. Tad bišķi jāsagatavojas būs, jo šitas bija tāds īsumā, jā. Par visu, bet ja kaut ko īpaši, tad laikam bišķi tā kā jāsagatavojās par tām tēmiņām kādām, jo ir tiešām ko stāstīt. Tā dzīve tik intensīva un interesanta. 10 zirgi dienā, nu, tev bija grūms? Vai tu pati? Kaut kad bija, kaut kad pati. Bet es saku, tas nekad nelikās, ka tas būtu baigi smagi fiziski. Un es jau arī tas bija tas brīdis, kad tu reizēm nezini, kā paprasīt to, ko vajag. Nu, neiet tas zirgs, un tu taču nesaproti. Es gribēju tieši to pajautāt, kā tu tiki galā ar tiem zirgiem. Nu, ko tu nesaproti, nezini, ko darīt. Un tas ir tas grūtais brīdis, tad tev neviens nevar neko pateikt, neviena nav, kas to pasaka. Tev pašam jāmēģina, tas zirgs neklaus, viņš neiet, viņš iet aizvien sliktāk, tu jūti, kaut kas nav, un tad tāda bezspēcīga. Un tad tu tur viņu sāc, teiksim, tur, nu, neadekvāti pret viņu jau. Un tas ir slikti. Un tas ir tas, kāpēc jātnieki reizēm sāk pret zirgiem, viņš neadekvāti, tāpēc, ka viņi nesaprot. Jā, tā kā tādā kaut kādā bezspēcībā. Un tad jā, tad, nu, kaut ko vismaz, nu, tad tās emocijas aiziet. Bet es pār zirgu šādi biju, nu, tā kā mentāli sagrāvus un reizēm tur fiziski varbūt kaut ko, un tas arī tajā laikā vēl. Un tā ir atkal tāda mācība. Tā ir tāda mācība. Paldies viņiem liels, žēl, ka tā ir bijis, jā. Bet labi, viņiem nekas nav noticis. Vienkārši viņi neparādīja to visu, to maksimumu, ko varēja no viņiem. Jā. Tikai dēļ tā, kad es tur, nu, nemācēju to paprasīt, jā. Bet toties viņi man ir iemācījuši, ka jā, nu, tad šādi rīkojoties ir tikai sliktāk. Un tas pie rezultātu labi nenovedīs. Tas tikai atsitīs daudz soļus atpakaļ. Un vai vispār tu spēsi vairs ar to zirgu tādā kontaktā būt, kā viņš sākumā tev kā atvērt grāmatu. Un tad tikai viņā liec un mēģina tur tā kā būvēt viņu kā sportistu. Un arī ir bijuši gadījumi, kad tu nezini, ko to zirgu iesāk, ka viņš to nedara, šito nedara. Bet tas tikai aiz tā, ka tev nav tā pieredze. Un tad, nu, vienkārši tu reizēm, tu Atklāt kaut kā. Es pat nezinu, kā es to tā tiešām, es vienkārši darīju tālāk lietas. Ar tiem zirgiem, nu labi, var kā darīt, tā darīja, ātrāk mēģināt pārdot viņus, vai viņu nav, nu tāpēc, ka nav tā, nezinu, ko viņi darīt. Un tad, tad tu turpini ar tiem pārējiem, tu dari, un tad beigās, šitā tas strādā, nu tā kā ar to arī vajadzētu tāpat. Un tagad pa lielam ir diezgan skaidrs. Tagad, ja tie zirgi kaut ko nepaklausta, tad viņš vienkārši, viņam nav fiziskā tāda, lai viņš to izdarītu. Tad viņam tur trūkst tāds vingrinājums, hops, uzreiz tādu vingrinājumu, tu viņam uzlabo to, teiksim, kaut kādas lietas, kas, nu, ir daudz visi tie skili kādā veidā, tie tūli, var teikt, kādā veidā tu vari no tā zirga paprasīt.
Lieliski, Maira. Jā. Man liekas, bija ļoti laba saruna. Paldies tev, kā atbrauc ciemos. Paldies, tev, Žileta, ka tu vispār šo te dari. Tas ir tik vērtīgi. Tas tiešām ir vērtīgi. Paldies tev. Labi. Paldies, un tad jau atkal tiekamies nākamajā epizodē. Atā! Atā!